Jāņi ir arī ūdens rituāls, ne tikai uguns rituāls. Jāņos ūdens ir maģisks, dziedniecisks, Jāņos ūdens ir atjaunojošs. Nevelti Jāņos iet plikajās peldēs, arī rotaļu lielais Jānis un mazais Jānis var iet tieši ūdenī, tad, kad jūs esat plikiņi kā no mātes miesām nākuši. Jāņos arī vāc rasu, vai no ar linu dvieli pa pļāvu savāc to un pēc tam var pat izkaltēt, vai iet vienkārši vārtīties rasā. Tā kā Jāņi ir tikpat ūdens rituāls, cik uguns rituāls. Uguns ir sievišķais, ūdens ir vīrišķais, un tiem ir būtiski saskarties. Tāpēc Jāņos taisa arī uguns ratu, kuru laiž lejā parasti no kalna, tā, lai tas iekrist ūdenī un saskartos ar ūdeni. Šeit rodas šī uguns un ūdens saskarsme, sievišķā un vīrišķā vienotība.